Viņi ir pavisam atšķirīgi. Viņi ir cita gadsimta bērni nekā mēs. Un no vienas puses viņiem dzīve ir skaistāka, no otras puses daudz sarežģītāka. Viņi nobriest daudz ātrāk. Viņu studiju laiki ir daudz nopietnāki un savādāki. Viņi ir daudz mērķtiecīgāki, vai diemžēl arī daudz vienaldzīgāki. Un es ceru, ka daudzi arvien vairāk izvēlēsies šo mērķtiecīgo ceļu, jo viņi mūs pāraug daudz ātrāk un agrāk nekā mēs pāraugām savus vecākus. Un tas ir skaisti. Mēs daudz ātrāk kļūstam par draugiem, domu biedriem, un vairs ne tikai mēs palīdzam viņiem, bet viņi palīdz arī mums. Es novēlu, lai visiem izdodās piepildīt savus sapņus, un ar to es nedomāju tādu banālu sapņošanu. Ar to es domāju, ka īstenībā tas ceļš uz piepildījumu un tā ilgošanās pēc tā, ko tu vēlies dzīvē sasniegt, īstenībā, varbūt pat diemžēl, īstenībā tas ir daudz skaistāk nekā tas, ka tu šo mērķi esi sasniedzis. Bet tad es novēlu, lai aiz katra liela mērķa ir nākamais lielais mērķis, un lai šī sevis pilnveidošana viņos nebeidzās nekad, un lai tas ir tāds dzīves dzinulis.